Dāmas un kungs, meitenes, esiet sveicināti manā jaunajā video, un šis vairāk domāts ir jaunajiem autovadītājiem vai cilvēkiem, kuri vēlas iegādāties automašīnas, jo es esmu pamanījis, ka Instagramā ir ļoti daudz autoreklāmas parādījušās. Tur pērc mašīnu par 19 eiro mēnesī, pērc mašīnu par 30 eiro mēnesī, wow, 30 eiro mēnesī par mašīnu. Tu tās domā, wow, tiešām 30 eiro, dodiet man divas mašīnas. Turpat ir 28. Volkswagens Passats, 28 eiro mēnesī. Kāpēc gan ne? Man viena sievai aiziet, iepakojiet. Bet paskatīsimies ītumā, cik tas viss ir izdevīgi. Protams, šīs cenas vilina, ja? Protams, 27 eiro, rekur 67 eiro pa Audi A4 jau salīdzinoši tāda 10-gadīga, ja? Nu, kas te vēl ir? Honda Accords 53, BMWs 41 eiro mēnesī. Cenas, protams, ir vilinošas, un ej nu sazin, tur jau nekas nav rakstīts, tur rakstīts 0% pirmā iemaksa, bet cik gadus un cik mēneši tu maksās tos 25 eiro par 20 gadu vecu mašīnu? To jau neviens nav uzrakstīts, tāpēc mēs tagad paskatīsimies, vai vispār tāda informācija ir pieejama kaut kur. Un kas ir jādara? Protams, ka ir jāieiet viņu mājaslapā. Šoreiz viens no tiem, kas reklamējās, ir Cars Outlets. Esam mājaslapā un esam atraduši arī Volvo. Nu, tāda Volvo, kāda bija tajā reklāmā, es neatradu. Varbūt sen jau pārdos un sen jau kāds laimīgi braukā, es ceru, ja. Bet, nu, rekur ir kaut kāds līdzīgs Volvo. 4190 eiro, rekur mums 300 eiro atlaidīt jau ir iedot. Un 52,38. Te vairāk nekas nav uzrakstīts, ne cik pirmā iemaksa, nekas, atlaid vienkārši 7 eiro. Nu, mēs to paņemsim draudzīgo kalkulātoru un pastīsimies apmēram, cik tev gadus būs jāmaksā tie 52,38 eiro par 11 gadus vecu mašīnu. 4190 eiro dalīsim 52,38 ir 80 mēneši. 80 mēneši, 6 gadi, vairāk kā 6 gadi un 6 mēneši. 6 gadi, 6 mēneši jāmaksā būs pa 11 gadus vecu mašīnu. OMG. Es nezinu. Un tas jau varbūt ir tikai bez tās pirmās iemaksas. Tā kā te nav nekāda cita informācija, mēs nevaram uzzināt pirmo iemaksu, ja mēs nevaram uzzināt procentu likmi, mēs neko tādu nevaram uzzināt. Un šis aprēķins arī ir balstīts tikai uz summas izdalīšanu uz mēnešu maksu. Pilnīgi iespējams, ka tas jau sanāk bez procentiem, vai ne, ja tā rēķina. Pilnīgi iespējams, ka tur citādi jāreizina vēl ar 11% uzcenojumu, vai kāda tur tā kredītmaksa. Tā kā, skatām, varbūt šitas kalkulators mums palīdzēs kaut ko izreikināt. Ņemsim līguma summu, apaļu cipariņu, lai mēs varētu foršāk izrādīt. Tātad uz šādu summu gada laikā es pārmaksāju 5 eirikus. Tātad, ja es paņemu 100, 12 mēnešos 105. Un tagad, ja es paņemu, cik tur bija? 4190. Un termiņš mēnešos tur bija kosmos. Nu labi, bet viņš te raksta 50 eiro mēnesi, 58 eiro mēnesī. Tas ir, es draugu teikšu, tas ir maksimālais termiņš, ko viņi iespējams dod. Ok. Nu redzi, tas ir 84 mēnešos. 84 mēnešos, 4190. Nu labi, draugi, tūlīt mēs izreikināsim. Cik es patiesībā par to mašīnu samaksāšu. Nu, nav tik traģiski varbūt, es pārmaksāju to summu, kas tur ir nosvītrota kā akcijā, ja? Arī labs marketinga triks, bet principā nav tik traki, ja? Tu pārmaksā tikai kāds 250 eirikus. Uz 7, cik tur gadiem, ja? 200 eiriku, protams, nav liela summa, protams. Bet, vai tu būtu gatavs maksāt 6-7 gadus, cik tur 83 mēnešus par jau 11 gadus vecu mašīnu? Tā, nākošā ir Auto Capital. Un rekur mums ir jauna tehniskā apskati Mazda 6 2006. Neiesak nevienam. Sarūsēs ātrāk nekā jūs aizvedīsiet viņu līdz mājām. Bet mēs pastīsimies. 2000 eiro par 2003. gada mašīnu.
2 litri dīzels. Un maksājumi? Nekāda maksājuma te nav norādīta. Kāpēc viņi var norādīt maksājumus? Kāpēc viņi var norādīt maksājumus reklāmā, bet, ka es ienāku pie viņiem, nav maksājumu? Več, tā nav forši, tā nav forši. Come on! Leasings, rekur leasings. Ejam leasingā? Nu, nē, te mēs varam tikai piedāvājumu saņemt. Es taču gribu izreikināt kalkulatorā, kā jūs tur reiķinājāt, kā jūs man tur reklāmā iemetāt tos 60 eiro pa Audi A4. Es taču arī te gribu tādu izreikināt. Rekurs Seats, nu, paskatīsimies Seatu. 3500 eiro. Nu, leasings nekāds. Kā viņi man piečakarēja. Labi, tagad, principā, no vienas firmas es tikai uzzināju savu mēnešu maksājumu un cik es apmēram varētu pārmaksāt, bet, nu, viņš saka, ka tas ir provizoriski, protams. Tad es, nu, vienkārši ieiešu SSA un pastīšos, cik reāli tādas mašīnas maksā. Atceramies Volvo V50 2008. gada, rakstīsim gadu 2008. gada. Un tad skatīsimies cenu. Un tur bija 4300, ja? Nu, ja godīgi redz, tās cenas varēja no 3500 līdz 6900, nu sazin, vai ne? Tā kā kaut kādā vidējā diapazonā jau viņas arī ir. Nu, rekur 4400 arī izstās labā stāvoklī. Kāpēc gan ne? Šitā varbūt pat ir labākā stāvoklī nekā tā, vismaz vizuāli pēc bildēm, cik es redzu. Tā kā, draugi, neuzķerieties uz sieru slazdā, jo, nu, kā zinām, ka nekas nav bez maksas, arī siers peļu slazdā nav bez maksas. Un vienmēr izreiķiniet. Mēnešu maksas sākot no 30 eiro mēnesī. Tev būs kruts BMW. Tas BMW jau ir 10 gadus vec vairāk. Tas bija E39, viņam vispār jau 20 gadu. Un jūs vēl maksāsiet 7 gadus mēnesīm. Ejiet, jūs ziniet, ka nā. Es kā domāju, es arī esmu ņēmis mašīnu rumbulā, es esmu ņēmis arī uz rumbulas vietējiem noteikumiem, vai ne? Procenti tur bija diezgan lieli, bet labākais, ka tur tos procentus tu vari tā kā uzreiz nomaksāt. Ja tu, piemēram, tagad gribi nopirkt mašīnu, un tev tā kā nav piķīts tankošu mēnesi, tev būs piķīts, tu vienkārši paņem to mašīnu, samaksā komisijas maksu, un ja tu samaksā visu summu nākošajā mēnesī, tev tie procenti tā kā arī tā kā nav jānomaksā, ja? Nu, visus 7 gadus. Tas ir pozitīvi. Uz Svetbanku tā nestrādā. Ja tu Svetbankā paņem kredītu, cik es zinu, cik man tā ir bijis, tad tu nevari samaksājot summu pirms termiņa, nodzēst visus procentus. Tev vienkārši jāsamaksā vienalga tie aprēķinātie procenti, kaut arī tu samaksā ātrāk. Ja? Tā kā tas ir forši, uz to jāpievērš uzmanību. Un galvenais, neuzķerieties uz to, ka 29 eiro mēnesī par kaut kādu Ford Focus, ja? Varbūt arī ir 29 eiro mēnesī, bet tas būs uz 7-8 gadiem. Vai tu gribēsi 8 gadus Ford Focus no 2005. gada, ja? Es negribētu, jo tā mašīna sarūsēs ātrāk nekā tu nomaksāsi to kredītu. Un vispār, nu, kā redzējām, tur vienai tai firmai, kurai es tiku klāt, tie procenti varbūt arī nebija tik milzīgi, ja? Bet tas arī tikai provizoriskais kalkulators, bet vēl jārēķina ir viss tās komisijas maksas, ja, cik viņi paņem tur pa līguma noformēšanu, pa mašīnu sagatavošanu, un kā viņam izdomā visādas tur lietiņas, pa ko iekasēt, un tas viss ir jāprēķina. Nu, un tā gala verdikts pa visām šīm reklāmām Instagramā, ko es redzu, varbūt nav nemaz tik liels lohatrons, kā es biju domājis. Protams, uz 8 gadiem maksāt tas ir smieklīgi, bet neviens arī neliek jums maksāt 8 gadus. Un tā summa 29 eiro, piemēram, Ford Focusam, jā, bija uz 8 gadiem. Protams, viņi ielika zemāko summu, kādu vien var reklāmā, jo, nu, tas ir forši, vai ne, kad tu ieraugi reklāmu, pa 30 eiro tev mašīna būs mēnesī. 30 eiro un tev ir mašīna. Protams, tas ir ļoti labs marketings, un tu uzreiz skriesi uz turieni. Un, kad tu uzzinās patiesību, uz cik gadiem, kādi procenti un tā, tad varbūt tu vairs nebūsi tik priecīgs. Tāpēc pirms jūs akli skrienat un vienkārši vispirms paskatieties noteikums, jo pavisam noteikti ņemt uz 7 gadiem, 10 gadus, 11 gadus vecu mašīnu, nepavelti lielākās Latvijas kredīti iestādes, kredīti institūcijas nedod kredītus uz tik vecām mašīnām,
Un varbūt tam ir pamats, ja? Tā kā padomājiet. Nu ko, paldies, ka skatījāties šo video, jums patīk, nospiediet laiku, ierakstiet savus pārdomus komentāros, varbūt kāda jūs pieredze ar šo visu, un kuri lohatrons, kur nav, pastīsimies arī varbūt, jūs atstāsiet kādu lohatronu lapu, pastīsimies, kā viņi čakarē cilvēks. Paldies, ka skatījāties, čau!